Vai tu zināji, ka pārsteidzošā digitālā cirka beigas lika tā balss aktieriem raudāt? Un pēc 8. sērijas es godīgi domāju, ka mēs jau sapratām, kāpēc. Jo vairāk tu analizē seriālu, jo vairāk šķiet, ka beigas bija mūsu priekšā jau no 1. sērijas. Tāpēc sagatavojies dzirdēt visus iespējamos noslēgumus apbrīnojamajam digitālajam cirkam. Lai labāk saprastu šo pirmo teoriju, vispirms sapratīsim sekojošo. Gooseworks radītāji teica, ka noslēgums būs rūgti salds. Un godīgi sakot, pēc 9 sērijām, kurās tika meklēta izeja, atklāt, ka tādas nekad nav bijis, šķiet diezgan iespējami. Ja padomājam rūpīgāk, ja kāds šķiet lemts palikt cirkā, tas ir Džaks. Kopš 7. sērijas viss ap viņu vairs nešķita kā vienkārši smagas jocījai, jo tieši viņš bija tas, kurš izmisīgi nospieda sarkano pogu, lai paliktu sērijā. Un 8. sērijā zvaigzne, ko viņš saņem, beigās tiek savienot ar sarkano krāsu Keina birojā. Turklāt Džaks pārāk līdzinās Tedam no Man nav mutes un man jākliedz, kas ir neticamā digitālā cirka iedvesma. Teds visu stāstu pavada būdams nežēlīgs, egoistisks un nepatīkams pret visiem pārējiem. Taču beigās viņš tomēr upurē sevi, lai atbrīvotu grupu, paliekot uz visiem laikiem iesprostots kaut kam, kas ir vēl sliktāks par nāvi. Un godīgi sakot, tas izklausās pārāk līdzīgi noslēgumam, kāds varētu būt Džaksam. Viņa garīgā sabrukuma laikā mēs redzam ļoti ātrus kadrus ar automašīnām, ceļiem un nakts gaismām. Un jau no 7. sērijas parādījās teorija, ka Džaks varēja būt iesaistīts autoavārijā pirms ierašanās cirkā. Tik nopietna avārija, ka viņa īstais ķermenis iespējams nespētu izdzīvot ārpus simulācijas. Un ja tas ir taisnība, tad izkļūšana viņam nebūtu brīvība, drīzāk Džaks nomirtu. Tas izskaidrot, kāpēc viņš nospiež sarkano pogu, pat ja viņam ir iespēja aizbēgt. Un arī kāpēc viņš izturās pret cirku tā, it kā nekas nebūtu īsts. Tātad šī iemesla dēļ viņš labāk izvēlās palikt iesprostots, nekā saskarties ar to, kas ir ārpusē. Bet patiesībā ir vēl viena iespēja, kas ir vēl sliktāka. Jo šķiet, ka seriāls arī norāda, ka Džaks jau pirms negadījuma dzīvoja briesmīgu dzīvi. Katru reizi, kad parādās ģimenes vardarbības tēma, kaut kas viņā mainās. Labākais piemērs ir tad, kad Rāgata runā par savu māti. Džaks, kurš parasti nekad nepārstāja jokot vai kaitināt citus, vienkārši paliek kluss. Un, kad Džaks paliek kluss, godīgi sakot, tas ir biedējošāk nekā jebkurš viņa joks. Varbūt viņš mēģināja aizbēgt no mājām. Varbūt viņš bēga no kāda, un varbūt tajā naktī notika kaut kas, kas pilnībā iznīcināja viņa dzīvi. Un ja mēs vēlāk analizējam Džaksa tēlu, arvien vairāk šķiet, ka Džaks baidās pamest cirku. Bet ja Džaks pārstāv cilvēku, kurš nolēma palikt, tad Kingers varētu pārstāvēt tieši pretējo. Jo ir pārāk daudz pavadienu, kas norāda uz viņu pēdējā sērijā. Nosaukums, lielais fināls vai pēdējais cēliens varētu nebūt teātra atsauce. Daudz cilvēku domā, ka tas varētu būt saistīts ar viņa īsto vārdu kodā. Īpaši, ja tas beigās izrādās Grants vai Grants. Un tas piešķirt lielāku nozīmi tam, kāpēc viņš ir šaha figūra. Fakts, ka viņš burtiski ir karalis uz šaha dēļa. Un pats galvenais, ka tieši viņš bija tas, kurš izslēdza Kainu. Ja mēs skatāmies uz Bībeles motīviem, radīšanas grāmatā tas, kurš nogalināja Kainu, saņēma sodu 7 reizes smagāku. Un digitālajā cirka arēnā tieši Kingers bija tas, kurš nospieda pogu dzēst. Un ja tu savieno reliģiskos simbolus, Bībeles atsauces un pastāvīgo upurēšanas ideju, izskatās, ka Kingers varētu būt tas, kurš izdarīs pēdējo gājienu šajā spēlē. Un tas varētu nozīmēt visu upurēt, lai pārējie beidzot varētu izkļūt. Trešā iespēja, godīgi sakot, varētu būt pati skumjākā no visām. Jo vairāk tu analizē Pomni, jo vairāk šķiet, ka seriāls jau no 1. sērijas māja ar to, ka viņa varētu beigās upurēt sevi visu pārējo labā. Un visspēcīgākais mājiens bija tur jau no paša sākuma. Noslēguma ainas galds ir sakārtots tieši tāpat kā pēdējā ainā. Un Pomni sēž tieši pašā centrā, tieši tajā pašā pozīcijā, kurā Leonardo da Vinci glaznā atrodas Jēzus. Un pats sliktākais ir tas, ka visa Pomni personība atbilst šai idejai. Viņa ir apņemta ar cilvēkiem, bet tik un tā izskatās pilnīgi vientuļa. Un pats ironiskākais ir tas, ka viņa ir ģērbusies kā galmāksts.
Kāds, kurš burtiski radīts, lai izklaidētu, kamēr visi ignorē to, kas notiek cirka iekšienē. Un tad vēl ir tas ar Kristīni. Jo vienā no reklāmas video Keins viņu tieši tā arī sauc. Kristīne, kāda ir tava vēlēšanās? Kristīne, kāda ir tava vēlēšanās? Tas nav mans vārds. Nemelo, Kristīne. Un kad Pomni apjukuši atbild, ka tas nav viņas vārds, Keins uzstāja: nemelo, Kristīne. Sērija nekad neizskaidro šo brīdi, un jo vairāk tu par to domā, jo vairāk šķiet, ka Pomni varētu sekot līdzīgam ceļam kā mocekle. Kāds, kurš beigās uzņemās grupas ciešanas, lai pārējie varētu izbēgt. Pat viņas vārda nozīme mainās, kad atceries, ka Pomni ir saistīts ar atcerēšanos. It kā varoņa pēdējais vēstījums varētu būt tik vienkāršs un postošs, kā vienkārši atcerieties mani, kad iziesiet. Un šeit lietas kļūst vēl dīvainākas, jo beigu plakāts mums rāda divas atšķirīgas slēdzenes. Viena ir vērsta uz debesīm, bet otra uz spožu gaismu. Un sižeta apraksts tieši jautā, vai viņi pieņems to, ko atklās, vai arī pieņems citu lēmumu. Tas mums liek domāt, ka varoņi izvēlēsies dažādus ceļus. Pierādījumu, kas apstiprina šo domu, mēs atrodam Keina dziesmas laikā. Izskatās, ka kārtis nav izdalīts nejauši. Džaks saņem zvaigzni, Kingers mēnesi. Pēc tam birojā durvis savieno zvaigzni ar sarkano un mēnesi ar zilo. Un tas ļoti mainās, kad atceries 7. sēriju, jo sarkanais nozīmēja palikt, bet zilais nozīmēja iziet. Jo, godīgi sakot, Džaksam vairs nav pilnīgi nekā, kas viņu gaidītu ārpusē. Jau no pirmās sērijas Pommi ir praktiski vienīgais cilvēks, kurš spēj viņu ieraudzīt aiz maskas. 6. sērijā viņa tieši viņu konfrontē par tēlu, kuru viņš spēlē visu priekšā. Un 7. sērijā viņa burtiski neļauj viņam pilnībā pazust. Kamēr pārējie no viņa baidās vai izvairās, Pomni atkal un atkal atgriežas pie viņa. Un tas liek viņu attiecībām šķist bīstami svarīgām. Jo Gūsorkse teica, ka viņi abi ir galvenie varoņi tikai viena iemesla dēļ. Viņi ne tikai parādās kopīgās ainās, viņi ir visa stāsta atslēga. Tātad, ja grupa tiešām sadalītos, godīgi sakot, būtu ļoti loģiski, ja Pomni izlemtu palikt kopā ar Džaksu. Nevis tāpēc, ka viņa gribētu dzīvot cirkā, bet gan tāpēc, ka viņa nespētu izturēt domu kļūt par vēl vienu cilvēku, kurš viņu pamet. Tikmēr Kingers jau vairākas sērijas šķiet dodamies pretējā virzienā. Mēnesis savienots ar zilo, zilais savienots ar izēju. Viss liecina, ka viņš varētu būt viens no tiem, kam galu galā izdodas izbēgt. Un Ragata visticamāk dotos kopā ar viņu, bet Gangla ir daudz sarežģītāka. Tā rindiņa no treilera. Es tiešām gribēju palīdzēt, galu galā no manis nebija nekādas jēgas. Tas neizklausās pēc kāda, kurš runā tikai par neveiksmīgu piedzīvojumu. It kā viņš būtu pieļāvis neatgrieznisku kļūdu, un atkarībā no tā, kam viņš domā, ka ir nodarījis pāri, tas var pilnībā noteikt, kurā pusē viņš beigās būs. Un tad ir Subo, kurš šķiet jau sen ir pārstājis uztraukties par cirku. Vienīgā persona, kas viņu patiešām emocionāli saista, ir Gangls. Tātad, ja Gangls paliek, Subo visticamāk arī paliks. Bet jo tālāk mēs ejam, jo sliktāk viss kļūst. Jo pastāv vēl viena teorija, kas pilnībā maina seriāla nozīmi. Kingers ienāca cirkā 1994. gadā. Un pašreizējā laika līnija šķiet notiekam 2017. gadā. Tie ir 23 gadi. 23. Iedomājieties, pēc 9 sērijām, kurās izmisīgi meklē izēju, lai atklātu, ka izkļūšana varētu būt sliktāka nekā palikšana. Un tas savieno ar vēl tumšāku teoriju. Kas notiek, ja viņi pat vairs nav dzīvi? Kas notiek, ja vizors nekad nebija tikai simulācija, bet gan kaut kas tuvāks limbo stāvoklim? Jo seriāls pastāvīgi rāda ainas, kurās varoņi tiek savainoti ārkārtīgi specifiskos veidos. Pomni joprojām tiek vajāta no suņiem pamestajā C&A ēkā. Gangla ir saistīta ar autoavārijām. Subo ir saistīta ar dismorfiju un noraidījumu pret savu ķermeni. Ragata runā par ģimenes vardarbību. Un Džaks, nu jā,
Džaks šķiet nes sevī kaut ko daudz sliktāku, bet pat ar visu šo Keins nekad nav uzvedies kā tradicionāls ļaundaris, un tas ļoti daudz ko maina. Jo visā seriāla gaitā viņš patiešām ticēja, ka palīdz cilvēkiem. Patiesībā, kad viss sāk brukt, vienīgais jautājums, ko viņš uzdod, ir daudz skumjāks nekā šķiet. Kāpēc jūs mani mocāt? Kāpēc jūs pieprasat mani mocīt? Es neesmu nocietojis! Nāciet! Un tad Aleks Rošans atklāja kaut ko tādu, kas godīgi sakot pilnībā izmaina šo ainu. Keina pēdējā replika pirms viņa pārtrauca nebūtu bijusi dusmu vai izmisuma pilna. Tā bija paredzēta kā daudz cilvēcīgāka. Pagaidi, ko es esmu izdarījis? Un tas vien jau būtu postoši, ja vien tas nebūtu tāpēc, ka tas varētu būt Keina patieso beigu ievads. Jo ja kāda viņa versija atgriežas beigās un beidzot saprot, kāpēc visi vēlējās aizbēgt, tad spēcīgākā teorija ir tāda, ka tieši viņš pats atvērs izeju, tādējādi pabeidzot savu mērķi, beidzot saprast cilvēkus. Un, Gūsorks teica Tumblr, ka Keins un Bubbles tika izslēgti. Bet, godīgi sakot, mēs jau esam redzējuši, ka viņai patīk slēpt lietas, lai nesabojātu seriāla pārsteigumus. Un dīvaini ir tas, ka pat pēc Keina nāves Bubbles turpina parādīties, un tas atkārtojas arī 9. sērijas trailerī. Tieši aiz Pomni, cirka iekšpusē. 9. sērijas plakāts mums rāda kubveida figūras, kas lūst no iekšpuses. It kā kaut kas mēģinātu izbēgt, un aiz plaisām var redzēt acis, kas ir tādas pašas kā abstrahēto acis. Un tas atver divas vienlīdz briesmīgas iespējas. Pirmā ir tāda, ka abstrahētie vienkārši atbrīvojas un kļūst par cirka galīgo draudu. Bet otrā teorija varētu mainīt visu seriālu vēl vairāk, jo 8. sērijā terminālī parādās kaut kas ļoti specifisks. Mape ar nosaukumu CNA neirālie skenējumi. Atzīmēta kā novecojusi. Un šis vārds mums dod lielisku pavadienu, jo novecojusi nenozīmē iznīcināta. Significa reemplazar. Tas varētu norādīt, ka abstrahēto prāti joprojām varētu būt saglabāti kaut kur, un te parādās Kingers. Jo viņš ir praktiski vienīgais tēls, kurš patiešām saprot, kā darbojas cirka tehnoloģija. 8. sērija skaidri parāda, ka viņš saprot sistēmas daļas, kuras neviens cits nesaprot, un ja viņam izdodās atgūt šos skenējumus no tukšuma un atjaunot Kvīniju pēc vairāk nekā 20 gadiem. Budīgi sakot, tikai šī aina vien jau izskaidrotu, kāpēc daži aktieri raudāja, lasot beigas. Un tas tieši savieno ar vēl vienu milzīgu pavadienu, ko 8. sērija atstāja ļoti labi paslēptu. Kingers saka, ka visiem spēlētājiem ir tādas pašas spējas kā Keinam. Viņiem vienkārši ir jāspēj koncentrēties. Un pats dīvainākais ir tas, ka viņš to jau darīja, pats to neapzinoties. Un to pierāda tauriņi, kurus viņš materializēja. Turklāt 9. sērijas sīktēlā Džaks ir izgaismots sarkanā un zilā krāsā. Tieši tās pašas krāsas, kas saistīts ar Keinu, un trailerī izskatās, ka tieši saskarās ar Kingeru pēc sistēmas iznīcināšanas. Tagad mums nav nekā. Šī frāze pilnībā mainās atkarībā no tā, kā to interpretē, jo varbūt Džaks nemaz nerunāja par cirku. Varbūt viņš runā par to, ka ir zaudēts vienīgais, kas saturēja grupu kopā. Ar to sāk kļūt ļoti saprotams, ka Džaksa patiesās bailes nekad nebija būt iesprostotam, tās bija palikt vienam. Ribits pazuda, Kofmo pazuda, un katru reizi, kad kāds abstrahējās, Džaks uzvedās tā, it kā zaudētu daļu no sevis. Tātad, ja viņš iegūst spējas pirms pārējiem, viņš varētu beigt darīt tieši to pašu, ko Keins. Nevis tāpēc, ka viņš vēlētos kontrolēt cilvēkus, bet tāpēc, ka viņš nespētu izturēt palikt viens. Vēlreiz. Keins neķēra cilvēkus tāpēc, ka viņš viņus ienīstu. Džeks to varētu darīt tāpēc, ka viņš nespētu izturēt domu viņus zaudēt. Un tas padara šos divus tēlus vēl daudz traģiskākus. Keins ieslodzīja cilvēkus, jo viņš nekad īsti nesaprata, kā viņus mīlēt, bet Džeks pārāk labi saprot sāpes, ko rada cilvēku zaudēšana. Tāpēc plakāts, kurā visi redzami milzīgās Džeksa galvās, šķiet tik dīvains. Gandrīz tā, it kā beigas piespiestu grupu burtiski ieiet viņa prātā, redzēt viņa atmiņas. Saprast, kas patiesībā viņu salauza, un ja tas notiek,
Visticamāk, tas būs brīdis, kad visa Džaksa maska beidzot tiks iznīcināta, jo vairāk tu vēro šo tēlu, jo mazāk viņš izskatās pēc ļaundara, un jo vairāk pēc kāda, kurš ir šausmās no tā, ka atkal paliks pilnīgi viens. Un tad Gooseworks visticamāk atklāja visbīstamāko pavadienu no visiem. Viņi teica, ka ir sagatavojis pavērsienu līdzīgu rozei kvarcai no Stīvena visuma. Atklāsme, kas pilnībā maina to, kā tu interpretē visu iepriekšējo stāstu. Un pēc tam es vairs nezinu, ko domāt. Mēs esam punktā, kur burtiski neko no tā, ko saka radītāja, nevar uzskatīt par absolūtu patiesību. Gooseworks teica, ka vairs nebūs dziesmu. Un 8. sērijā bija viena. Viņa teica, ka Bubbles nomira, un Bubbles joprojām parādās trailerī. Tāpēc pēdējais pavērsiens visticamāk nebūs kaut kas mazs. Tas varētu pilnībā mainīt visa seriāla nozīmi. Un varbūt tieši tāpēc Gooseworks aprakstīja 9. sēriju visvienkāršākajā un dīvainākajā veidā. Ko? Lai gan godīgi sakot, pēc 8. sērijas jau ir cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka Keins beigās apvienosies ar Pomni. Un pats sliktākais ir tas, ka es pat vairs nezinu, vai to noraidīt. Bet tagad man vajag redzēt, kādas trakas teorijas jums ir, jo vairāk mēs analizējam šo seriālu, jo mazāk normāls viss kļūst.